Šodien mēs runāsim par veselību ar medicīnas Ciguna pamatlicēju Latvijā, homeopātu, Dvēseles harmonijas metodikas verbālā rezonanse autoru, skolas Saules ceļš dibinātāju un vairāku grāmatu autoru, Igoru Kudrjavcevu. Sveiks, Igor! Sveiki! Jā, mums bija tāda doma sarunai par kustību terapiju, ja, kas ir apvienota ar apzinātu elpošanu. Un, manuprāt, šai tēmai vispiemērotākā ir tieši Ciguna atveseļošanas sistēma. Un par cik jūs praktizējat, cik es zinu, ļoti ilgu laiku jau šo metodi, tad gribētu jums dot pirmo vārdu. Un varbūt ievadām, lai būtu priekšstats, par ko runāsim, sāksim ar to, kas ir, pareizāk, cik sena Ciguna prakse un no kurienes tā nāk, tā pāris vārdos. Ja runāt par Cigunu tieši, tad Ciguns pats nosaukums ir samērā jauns, viņam ir kaut kādi varbūt 100 gadi. Agrāk to sauca savādāk. Neidaņi, veidaņi, neigun un tā tālāk. Ir arī tāda versija, ka nosaukumu Ciguni ir izgudrojuši Mao Dzeduna komunisti, kad viņi nākuši pie varas, bet to es apgalvot nevaru. Kā nosaukums ir jauns, tas gan. Bet tā atveseļošanas vingrošana, jā, būt pavisam formāli precīziem, tad droši vien kā visa Ķīnas medicīna normāli attīstījusies, kopš parādījies tas liels darbs Huangji Neizin, jūs droši vien zināt. Dzeltenā imperatora traktāts par interno medicīnu. Tas ir apmēram 400 gadi pirms mūsu ēras, kad izveidojies tas kanons, tas grāmatas. Bet atkal daži zinātnieki apgalvo, ka vēl pirms kādiem 5000 gadu jau bija atrasts, tā ir kaut kāda neolīta laikmets, ir atrasti tādi, tā kā ālās tur petroglifi uz sienām, kur bija atainoti cilvēciņi dažādās pozās. Daži uzskata, ka no turienes nāk. Tātad no 2500 līdz 5000 gadu. Bet arī 2,5 tā normāli, ne? Tajā laikā var attīstīties un pierādīt, ka šī lieta darbojas, jo lietas, kas nedarbojas, aiziet prom ātri diezgan. Cik mums bija, jūs atceraties tagad modernajā laikā, no 90. gada, kad parādījās viss kaut kas, cik tur bija visādas metodes. Tur torsiona lauki bija, vai ne, un kur viņi tagad ir, viņi nav. Kaut kāda bija arī kaut kāda fotonu tur terapija, tahionu terapija, nezinu, kas tur tikai bija. Tas viss pazūd, tāpēc, ka tas nestrādā. 2500 gadu Ciguns tomēr turās, tāpēc viņš ir labs. Man gribētu zināt, kāda ir Ciguna vieta mūsdienu ārstniecisko metožu sarakstā. Ja, tur 1. vieta, 2., 3. kā sportā. Ja. Ķīnas un Latvijas medicīnā uz doto momentu cilvēku atveseļošanā. Ķīnas medicīna tā ir viena no pirmām vietām, jo viņiem tā integratīva medicīna, par ko mēs tikai runājam jau gadus 25, viņiem jau sen tā ir, kā moderni aplikota slimnīca pēc rietumu standartiem. Un tur iekšā obligāti ir akupunktūra, Ciguns un tā tālāk. Tad tur tas tradicionāls lietas viņi ļoti atbalsta, ķīnieši. Latvijā metode ir, medicīnas tehnoloģija ir, un, teiksim, tautā šī lieta ir diezgan populāra. Pirms arī vairākiem gadiem mēs veicam pētījumu Strādaņu universitātē. Toreiz bija tāda integratīvas medicīnas laboratorija, vairs tāda nav. Un tur, veicot pētījumu, mēs arī bija uzdots jautājums, kurus metodes no netradicionālas medicīnas, toreiz bija tāds nosaukums, tagad to tā vairs nesauc,
bet tā bija. Kuras metodes jūs lietojat un kuras ir tās efektīvas? Un bija interesanti saraksts. Top 10 ciguns bija priekšpēdējā vietā, tātad no metodēm, kurus jūs lietojat. Pirmā vieta bija zaļu tējas. Un efektivitāte, subjektīva, kā jums patika, jums palīdzēja. Ciguns bija 3. vieta no augšas. Zaļu tējas bija priekšpēdējā. Kāpēc? Taču normāla lieta. Tāpēc, kā cilvēki atbild, mēs lietojam zaļu tējas pie visām slimībām. Ja nepalīdz, kā nepalīdz, mums ģimene vienmēr lieto zaļu tējas, tā ir tradīcija, mēs to darām. Tāpēc tur ciguns bija diezgan augšā, un tagad cilvēkiem tas ir pazīstams, un pat daži ārsti man nosūta savus pacientus ar tieši nosūtījumu rakstot, ka ieteicams ir medicīnas ciguns, ārstnieciskais ciguns. Visvairāk ir psihiatri, bet arī citām patoloģijām arī. Mugurkaulu, locītavas un tā tālāk. Tad varbūt kādas ir tās priekšrocības ciguna metodei, ja mēs salīdzinām ar citām zināmajām kustību un elpošanas praksēm. Ir mums kaut kāds tādu? Starp citu, ir diezgan daudz pētījumu, PubMed vai NCBI, kā viņš saucās, punkts, tajā medicīnas bibliotēkā, kur visi pētījumi tiek publicēti. Un tur ir daudz salīdzinājumu starp tradicionāli, teiksim, tā vingrošanu un cigunu visādām patoloģijām. Tur gan bezmiegs, gan sāpes mugurā. Rietumos ļoti patīk viņiem izdalīt low back pain, tas ir īstenībā sāpes jostas daļā. Un diezgan bieži ir rakstīts tā, kā principā vai noteikti sliktāks nav ciguns, bet dažviet ir labāks, tāpēc kā tur akcents uz atslābumu un to iekšējo uzmanību, un kad tu pievērš uzmanību sev iekšā, tad tas organs labāk tiek dziedināts. Un to, ka ciguns ir ļoti izdevīgs lietošanā, nekas nav vajadzīgs vispār. Nekāda speciāla telpa, nekāds speciāls aprīkojums, tērps un tā tālāk. Vienkārši ej un vingrot. Tagad jūs sežat pie galda, jūs varat jau sākt vingrot cigunu. Tāpēc, diezgan daudz pozitīvu. Nevar teikt, ka tā ir panacēja, super pret visu, bet ir laba lieta. Ir tāds kaut kāds, man liekas, vismaz Latvijā tāds stereotips izveidojies, ka ciguna ir vairāk piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Tas ir zināmā mērā saprotams, jo tur problēma pietiek pēc 50 gadiem katram, gan locītavas, gan muskuļi, gan iekšēji orgāni, kas ir sirds asinsvadu sistēma. Bet ko jūs varētu pateikt, kādi būtu ieguvumi jaunākiem cilvēkiem, ja viņi sāktu nodarboties ar šo metodi? Jā, jums taisnība, ka ja mēs arī pētīsim to lietotāju vecumu, tad pārsvarā tiešām vairāk lietu tie, kam pāri 40 un tā tālāk. Bet jaunie arī ir un starp lietotājiem. Un pirmkārt jauniem cilvēkiem, arī bērniem, jo pie manis atved arī bērnus, kuriem ir tāds hipertonus, kuri nevar aizmigt, kuri baidās no visu kaut kā, gandrīz vai krampiem. Tieši to hipertonusu sasprindzinājumu pārāk samazināt. Jauniem cilvēkiem ir raksturīgi stresa sekas, stresa izpausme, tā reakcija. Mācēt atslābināties, mācēt to nogurumu, nekrāt. Plus vēl pievērst uzmanību sev un nomierināt, kā bieži viņi saka, nomierināt to domāšanas procesus, jo tur domas vienkārši skraida tur šausmīga lielā daudzumā.
Tātad nomierināt domas, atslābināties un lieku tonusu vienkārši piebremzēt. Ar jauniem der, jā. Es saku arī bērniem. Īpaši bērniem, kas sporto. Pie tam sporto aktīvi. Man ir tādi, kas vecāki, kas gatavo bērnu kļūt par olimpisku čempionu. Viņš trenējas ļoti daudz. Un tikai es esmu pamanījis, vai nu mūsu sportisti vispār neprot, un arī treneri, un nesaprot, kas ir atslābināšanās. Jo gan sportistiem pieaugušiem, gan bērniem, viņiem visi ir gan tā mugura, gan visi tie muskuļi, un reizēm tikai mazliet atslābināties un viss sajūt uzlabojas. Tā ir mūsdienu laika tā lielākā problēma, ka nevaram ne savas domas nomierināt, ne arī muskuļus atslābināt, un šī te simpatikotonija viņa laikam ir vairāk vai mazāk visiem cilvēkiem, jo tas mūsu patreizējais dzīves ritms un informācijas pārbagātība, protams, rada visu laiku patstāvīgu tādu stresa fonu, un šajā ziņā es domāju, ka Cigun tiešām varētu palīdzēt cilvēkiem kaut kādā veidā nomierināt to savu prātu, atslābināt sevi, savus muskuļus, un līdz ar to tā vagālie tie efekti, klejotāja nerva, viņa arī dotu pozitīvu efektu uz iekšējiem orgāniem. Protams. Optimālāk strādātu viss sistēmas. Ja mēs runājam par latviešu mentalitāti un viņas spējas integrēties Ciguna vingrošanas sistēmā, vai nav tā, ka eksistē zināma Ķīnas medicīnas tāda terminoloģija, tur meridiāni, enerģija, cī, kas varētu varbūt tā kā nepiesaistīt cilvēkus sākumā vai radīt grūtības pieņemt šo vingrošanas sistēmu, vai tā nav problēma, teiksim, tiem cilvēkiem, kas nāk pie jums uz praksi? Pirmkārt, vārdi enerģija un meridiāni, tie ir latinismi. Pie tiem mūsu mentalitāte tikai vairāk pieradusi. Tīri ķīniskas nosaukumus dažiem liekas, ka ļoti grūti iegaumēt. Piemēram, tur Zūsaņ Lī vai Sanin Dziao. Vieglāk, protams, iegaumēt vārdu sievietes skaistuma punkts, nevis Sanin Dziao. Un arī skan savādāk. Starp ķīniski tas nemaz tik skaisti nav. Bet kā vispār kopumā es varu teikt, ka tādas īpašas problēmas nav. Vienkārši, negrib cilvēks to kaut kādus pilnīgi galīgi svešu vārdu mācīties. Tur vēl ir tāda sistēma piņiņa. Tie ir noteikumi, kā rakstīt tos ķīniešu hieroglifus ar latiņu burtiem, kad tur rakstītais atšķiras no tā, kā viņš skan. Šito arī grūti reizēm gaumēt. Es nedomāju, ka tāda problēma. Pirms gadiem 20, es teiktu tā, kā bija zināma mēra, ne pretestība, bet nebija vēlme īpaši pieņemt priekš, kā mums vajag kaut kādu ķīniešu, tas ir tālu. Mums vajag kaut ko tuvāk mūsu mentalitātei, bet tagad nav nevainas. Visa pasaule to pieņem, mēs arī. Uztaisīsim tādu reklāmas izkārtni. Igor, pāris teikumos, varbūt, kas ir Ciguna, un lai tas būtu saprotams cilvēkiem, kuri nav pazīstami ar Ķīnas tradicionālo medicīnu. Ciguns ir tāda sistēma vai metodika, kā veicināt veselību, uzlabot dzīves kvalitāti un arī labsajūtu savu. Patstāvīgi nodarbojoties, praktizējot, vingrojot. Tātad sākuma cilvēks apgūst pie skolotāja vai instruktora. Turpmāk var pats katru dienu vingrot. Fiziskie vingrinājumi pie tam diezgan vienkārši un vieglie, nav lielas slodzes. Elpošanas vingrinājumi uzlabo
gan elpošanu, gan to, ko jūs minējat, to vagus sklejotāju nervu tonusu. Un plus vēl domu sakārtošana. Tas arī ir viens no galvenajiem ciguna punktiem. Sakārtot domas, lai dzīvot mierīgāk un lai nereaģēt tik sāpīgi uz to visu, ko tev masu medija liek galvā katru dienu vai mēģinām likt. Sakārto sevi, bet galvenais, ka pašam var praktizēt. Un galvenais, ka pašam, un tam nekas īpaši nav vajadzīgs. Tikai vēlme un pats nevajag nekādas ierīces, nekādu speciālu ne tērpu, ne telpu, neko. Tagad tiešām varam vienkārši paelpot uz vēderu, piemēram, ieelpo uz vēderu, izelpo. Jā, tad jau mēs varam parunāt arī varbūt par ar kādām veselības problēmām ciguns strādā. Te jau mēs noskaidrojām, ka viena no tām ir psihoemocionālā spriedze, tāda, kā lai pasaka, grūtības koncentrēties, tāds nemiers, stress, ja? Tas varētu būt viens no tādiem faktoriem. Ja? Ja mēs runājam par iekšējo orgānu dažādām problēmām, vai ir kaut kā tāda pozitīva pieredze, tieši gremošanas sistēmas, sirds asinsvadu sistēmas sakārtošanā, vismaz cilvēku subjektīvi stāstījums varbūt tiem efektiem? Jā, gremošanas, protams, pirmā vietā, kāpēc, protams, paskaidrošu. Es tik gribu teikt, ka ciguns gandrīz nekad nav kā vienīgā ārstēšanas metode vai monoterapija, kā to kolēģi sauc. Ciguns vienmēr ir tiek papildināts ar kaut ko. Manā praksē ciguns ar homeopātiju plus dvēseles terapiju pēc manas metodes. Parasti tradicionāli ārsti izmanto savas metodes plus ciguns, kas uzlabo cilvēku labsajūtu, un līdz ar to viss darbojas labāk. Jā, nervu sistēma, miers, līdzsvars, tas ir pirmais. Normalizējam ikdienas dzīvi, aiziet tur panikas lēkmes un tā tālāk, normalizējas miegs. Līdz ar to normalizējas arī iekšējo organu darbību. Tāpēc, ka gremošanas organi, kā mani mācīja, kad es studēju medicīnu, tas bija šausmīgi sen, bet tomēr. Toreiz mēs zinājām, ka visas gremošanas slimības gandrīz visas nāk no galvas. Nomierinām šeit, tad viss. Tagad ir atklāta slita baktērija, tā kā viņa ir pie vainas, bet atkal, ja ir miers, tad baktērija stež mierā un neko nedara. Baktērija ir mierīga. Jā, viņa vispār ir. Ja viņa nepatīk, viņa aiziet. Tā primitīvi runājot, var teikt. Elpošanas. Ļoti daudz pētījumu, kā tik labs ir ciguns, piemēram, pie, kā viņš saucas, HOPS. Hroniska obstruktīva plaušu slimība. Latvijā ir vairāk kā 100 000 tādu pacientu. Viņiem visiem vajadzētu pareizi elpot mācīties. Daži nāk pie manis, pie maniem kolēģiem, viņiem mācās, bet būtu labi viņiem visiem to iemācīties, jo man pašam ir pēc Černobiļas tur ar plaušām, nevis īpaši kārtībā. Ja es nepraktizētu cigunu, es jau būtu sen laikam, nezinu, aizgājis. Kā to saka, aizgājis uz reinkarnāciju. Bet neesmu. Sirds asinsvadu sistēma noteikti obligāti. Arī regulē asinsspiedienu, normalizē sirds darbības ritmu un reizēm kopā ar, protams, piemēram, kaut kādu citu terapiju vēl. Bet ciguns palīdz to visu sasniegt rezultātu ātrāk un mierīgāk un produktīvāk. Mugurkaula problēmas. Obligāti arī statiskais ciguns, kur tā kā vajag stāvēt un it kā bez kustībām, bet ja pareizi stāvēt, tur ļoti labi trenējas tie starp skriemuļu muskulīši. Jūs to labi zināt, man liekas, to labāk nekā es.
Locītavas arī reizēm artrītes, artrozes un tā tālāk. Ja mēs sākam vienkārši kustēties, bet atkal apzināt, kā cigunā, ne jau tikai kustība, bet kustība ar uzmanību uzturiem. Mēs ieelpojam uz to enerģijas centru, daņķēņi, kā ķīniski saucās, un izpūšam uz to vietu, kuru ārstējam. Kas notiek smadzenēs? Smadzenēs notiek vienkārši pārslēgšanas no viena centra uz otru, un garoza labāk regulē slimas vietas. Slimas, dziedināmas vietas, tālāk saucam. Jo pareizi nosaukt arī svarīgi. Tāpēc mentālais ciguns. Tāpēc, piemēram, mēs savā starpā nekad nesakam, es slimoju. Mēs sakam, es veseļojos. Uzreiz ir savādāk. Psihiskas problēmas, psihiatri man šeit tad atsūta. Pārsvara depresīvus pacientus ar depresiju, un viņus tieši var aktivizēt. Gan ar darbu ar aktīviem punktiem, vienkārši uzlabot asinsrīti, gan ar kustībām. Viņš pats negrib kustēties. Bet ja mēs kopā, negrib, ja viņš ir atnācis, vai tad pavēlti. Mēs sākam kustības, mēs sākam tur sarežģītus un vienkāršus kompleksus, un darbojas labi. Var sakot tā, praktiski jebkuras terapijas ciguns var pievienoties un palīdzēt sasniegt rezultātu ātrāk un kvalitatīvāk un bišķiņ jautrāk. Tāpēc kā prakse, kad apzināta elpošana, kad mēs tur masējam vēderu, tad ir patīkami. Taču masējam pēdas, elementāras lietas, bet darbojas forši. Tāpēc tā. Jā, kā saka, kur plūst enerģija, tur plūst arī asinis un uzlabojas cita orgāna vai lokāli locītavas vai muskuļu funkcija. Jā, un ja cilvēks kursos praktizējām tādas interesantas lietas, ka ar domu spēku izlīdzinājām funkcionāli dažādu kāju garumu, ja? Un tas ir tāds ļoti interesants fenomens, jo es vienkārši pamēģināju viņu pirmoreiz pēc gadiem, kad man viens pacients atnesa bukletu par vienu dziednieku, kurš arī izlīdzināja kāju garumu 3 minūtēs vai 5 minūtēs, nepieskaroties pacientam. Un tas Pēteris, kas bija. Ja cilvēks uztaisīs bukletu un ar visām fotogrāfijām pirms un pēc procedūras, tad, acīm redzot, viņš tomēr neblefoja, jo ieguldīja tik daudz darba tādā papīrīša radīšanā, un mēs jau esam izmēģinājuši jau, es nebaidos teikt, uz vairākiem simtiem cilvēku, ka gan grupā mēs ar domām strādājam, gan viens pats cilvēks sēž blakus, un bija kontrola grupa, kuri arī gulēja uz kušetēm, bet viņiem nestrādāja, viņi domāja, kas strādā, bet viņiem izmaiņas nekāds nenotika. Un tiešām cilvēkam atslāpst muskuļu tas aparāts, kas stiprinās pie iegurņa, izmaina iegurņa kaulu stāvokli un izlīdzinās kāju garums. Un es domāju, ka tam tiešām domu spēkam ir ārkārtīgi liela nozīme, tāpat kā jūs minējāt cigunā. Un jo vairāk, ja cilvēks to dara apzināti, šīs kustības elpošanu, koncentrējoties uz savām kaut kādām noteiktām slimajām ķermeņa daļām, kuras vajadzētu dziedināt vai ārstēt, tas dos noteikti labu efektu, vai ne? Vai nē, jā, tiešām, bet tas pacients, viņš zināja, ka jūs ar viņu strādājat, ne? Tas pacients, par kuru jūs teikat, tie pacienti, ar kuriem ir strādāts no attāluma. Nepieskaroties. Ar pacientiem mēs nepieskaroties nestrādājot, ja mums bija vairāk tādu kvalifikācijas celšanas kursu starpbrīžos, mēs eksperimentējām, ja, bet tādām metodikām mums ir darbs ar rokām, bet es te vienmēr esmu teicis kursos, ka cik svarīgi ir, ka mēs strādājam ar pacientu paralēli domāt par to anatomisko struktūru, kuru mēs turam rokās, un mēs tur, artikulējam, kustinam to gūžas locītavu un domājam par viņu, kā mēs viņai uzlabojam šo sinovie izdali, kā atbrīvojas kapsulas, saišu aparāts, muskuļu aparāts, ja. Nevis kaut kur mēs domās esam citur,
ja, un paralēli it kā kaut ko daram, bet mēs neesam tajā brīdī pie šī pacienta problēmas. Un jūs abi domājat, ja? Gan jūs, gan pacients? Tā mēs vēl neesam mēģinājuši, bet tas ir tāds, jā, to var pamēģināt, kad cilvēks pats ar savu domu, ja, mēs te tā kā vairāk no malas, lai arī domā. Tas ar strādā. Lai arī domā, es parasti stāstu visu, ko es daru, tur ir locītava, tur ir tās, un tagad tur aiziet enerģija, un cilvēks negrib, bet viņš sāk par to domāt pats. Un līdz ar to viņš jau veido to tēlu vizuālo tur savā galvā. Tāpēc, ka viņš nekur nevar paslēpties maniem vārdiem. Un tāpēc šitā un tur notiek, un enerģiju jūs varbūt tur jūtat. Vēl tādi paņēmieni, kas palīdz uzlabot to jūtību. Pareizi komunikācijas paņēmieni vienkārši, lai cilvēkam ir skaidrs, lai viņš saprot, kas notiek. Brīnišķīgi, jā, jums taisnība, domu spēks ir maz novērtēt. Tā ir mana tīri tāda pieredze, ka ir pacienti ar veģetīvo distoniju un pat vienmēr obligāti būt šai distonijai, bet ļoti svarīgs moments ir pēc procedūras, kad cilvēku pastrādāts. Daudzi pacienti paši prasa, izstāsta, ko ar viņiem darīja, un man tur kabinetā ir skelets, un te es rādu viņiem, uz kādas zonas bija strādāts, kas tika atbrīvots. Un ko es tā ievēroju, sevišķi uz pacientiem ar veģetīvo distoniju, ka tas strādā ārkārtīgi labi, ja? Jo nepietiek tikai ar to, ka tu esi izdarījis to darbu, ļoti svarīgi ir pastāstīt cilvēkam, kas tika darīts, kur tas tika darīts, kas tika uzlabots. Un labi, mēs to varam saukt jebkā tur kā kaut kādu iedvesmošanu vai ko, bet viņš aiziet prom un tas tā apzinīguma, šī apziņa, zināšanas, kas tika darīts ar viņu ķermeni, viņam palīdz atveseļoties fiziski arī. Tāds man tā domāja. To var saukt racionāla psihoterapija. Teoretiski, jā, bet psihoterapija mums ir certificējuma profesija, tā kā, ja nav certifikāta, nedrīkst tā saukties. Bet īstenībā tā tas arī ir. Tiešām cilvēkam pastāstot, viņam ieslēdzas tur iekšā pašam savas tās ķēdītes, kā tas ir saukts kortikosomatiska regulācija. Jā, Korteks ir garos. Somatoviscerāli. Somatoviscerāla, jā, kortikoviscerāla, visādi nosaukumi. Bet galvenais, ka smadzenes pieslēdzas šitam, un cilvēks vairs nevis skatās tur kaut kur zāpusi, piemēram, trenežieru zālē. Cilvēks uz sevi neskatās, viņš skatās monitoru. Viņš skatās varbūt kutrē pulkstenī. Viņš skatās, viņam priekšā ir kaut kāds ekrāns, kur arī mūzika spēlē, vai tie reperi kaut kādi diedz šitā tajā rokā. Vēl austiņas ausīs, kur viņš dzird visu kaut ko. Visa uzmanība prom no ķermeņa. Un tie nabaga muskuļi atstāti vienkārši... Par to runā, jā, smagi atletikā runā, ka trenežieru zālē ļoti svarīgi koncentrēties uz muskuļu darbu. Un, tieši tā. Novērsošie faktori, ko jūs minējāt, protams, tas efekts ir daudz mazāks, tu jau vari tur cilāt un lieliem svariem strādāt, bet muskulis neaugst tik labi, kā tu to dari apzinātības līmenī. Ciguns arī to saka, ka enerģija, dzīvības enerģija ir jāizmanto, ieelpo, piemēram, uz to centru, kas ir zem nabas. Protams, ka tur gaisa neaiziet, bet domu spēks gan. Un izelpa it kā no šī enerģijas centra aiziet uz to muskuli, kurš, piemēram, strādāja. Es ieelpoju tagad uz vēderu un virzu savu uzmanību tam šitam bicepsam. Es ar viņu tā kā runāju. Strādā, lūdzu, draudziņu labi. Bet viņš vārdus nesaprot, viņš saprot tēlus. Un apzināt. Jā. Un labāk trenējas ātrāk. Vienkārši. Un nevajag tik daudz. Cienījamie klausītāji, uzdodam droši jautājumus Kudrjavceva kungam saistībā ar cigunu un atveseļošanu, nekautrējamies, pārvaram savu latviešu mentalitāti, mūsu saruna mums interesantāka noteikti, ja jūs piedalīsieties aktīvi. Tā, tad man tāds jautājums, Igor, cik ilgi un bieži jāpraktizē ciguns, lai cilvēks sāktu just kaut kādu efektu uz savu
ķermeni. Es ļoti labi saprotu, ka ļoti daudz dažādi faktori ir tam, cik tā slimība hroniska un cik cilvēks pats gados jauns un cik apzināti viņš pieiet šai praksē, bet, varbūt tādu kaut kādu apmēram to regularitāti un ilgumu, lai cilvēks kaut vai tos pašus emocionālos komponentus, lai viņš paliktu mierīgāks, lai uzlabotos miegs, lai nereaģētu uz apkārtējiem dažādiem kairinājumiem ar tādiem emocionāliem uzplaiksnījumiem. Cik vajag bieži nedēļā un cik stundas nedēļā nodarboties? Nedēļa būtu labi 7 dienas. Vismaz 6, bet katru dienu var praktizēt ne jau kā parastais treniņš klasiskais tu zālē, piemēram, stunda vai pusotra, bet ik pēc stundas 5-7 minūtes, piemēram, 10. Un vai visu dienu pamazitiņam ir kaut kas notiek. No rīta mēs varam mosties un pamasēt pēdas, tas ir rakstīts mana grāmatā Dzīvības spēks, to var izlasīt, nekāda problēma nav. Masēt vēderu obligāti īpaši ziemā, vēderu pa pulksteni zemnabas, vēderu pa pulksteni virsnabas, pulksteni virzienā. Lai siltums vēderā ir ziemu. Un viss vairāk laika nav, jāsteidzās. Ķemmēt galvu, lai galva kļūst silta un uz priekšu. Pēc tam, pēc kādas stundas, 2, var vēl kaut kādu vingrinājumu. Un tā visu dienu. Atslabināties, ik pēc stundas ideālais veids. Atpūsties un lai nekrājums stresa saspringtinājums. Tātad, principā, visu dienu kaut kas notiek. Un nav obligāti jāatvēl tas garais laiks, tā stunda vai 2 treniņam klasiskā. Ja ir tāda iespēja, tad, protams, ka var un labi. Bet, ja nav, tad nav. Tāpēc es saku 7 dienas vai 6. Vienu dienu var nedarīt neko. Atpūst. Svētdiena, ja? Kā jūs gribat? Svētdiena atkarība no jūsu, reliģiskiem uzskatiem. Varbūt svētdiena, varbūt sestdiena, varbūt piekdiena. Bet ķīniešam tas saucas uvei. Nedarīšana. Tas nedarīt neko vispār. Tas ir staigāties pie tam, staigāt tā bez piepūles vai sēdēt, gulēt, elpot. Kā viņi vēl saka, skatīties, verot kaut ko harmonisko, ko dabas skati, vai kaut kas skaists un tā tālāk. Bet īpaši sevi nenoslogot. Arī domas. Par to es domāšu rīt. Šita formula ļoti labi. Bet, ja iet runa par ārstniecisko, tad tur, protams, vajadzīga regularitāte. Izteiktākā, jo tur ir noteikti vingrinājumi, piemēram, tiek nozīmēti, lai cilvēks tas pilda vismaz 3 reizes nedēļā. Elpošanas tur arī citi. Mums bija gadījumi, kad tur sieviete ļoti smagi slimoja. Viņa bija nieru nepietiekamība, gandrīz vai aizgāja aizsaulē, bet sāka vingrot 4 stundas dienā. Un pēc pusgada bija pilnīgi veselā. Es pats to novēroju, nemaz nevarēju noticēt, bet tā bija. Tādu gadījumu nav daudz, bet ja cilvēks sāk tiešām, bija kundze ar sistēmas sklerodermiju, zināt, kas tas ir, tā ir tāda autoimuna slimība, kad āda kļūst tāda cieta un viss. Diagnoze viņai tika uzstādīta, ārsti viņai solīja pusgadu, bet viņa atnāca uz Sigunu un nodzīvoja 12 gadus. Tas ir labi, es uzskatu. Nevienmēr tāda brīnumi notiek, cilvēka nostāja arī ir svarīga. Reizēm es saku, labi, pamēģināt, kā es šitā vispār neticu, bet pamēģināsim. Tad īpaši nesanāk. Es parasti saku, ticēt šeit nevajag, ticību atstāsim baznīcai. Šeit ir prakse. Tīra fizioloģija, paskaidrot, kas notiek un viss. Un pēc tam ciguns paliek jau tā kā atkarība, jau gribas to atkārtot.
kad es nevingroju, es jūtos sliktāk, es pēc sevis to zinu. Bet, ja es cigunoju, man ir labi. Jā. Vienkārši labi. Tīrais egoisms. Jā. Man tāds jautājums, ja mēs runājam par šo te ārstniecisko komponentu, uz ko cilvēkam jābūt gatavam, ko ietver sevī ciguna metodika? Jūs jau minējāt, tās ir kustības, pašmasāža, cik es saprotu, ir tāda apzināta elpošana pa noteiktām, tad pa degunu mēs ieelpojam un to gaisu vai enerģiju mēs novirzam uz noteikto problemātisko zonu. Vēl kaut kas ir? Īstenībā tā tas arī ir. Cigunam tas saucamas 3 darglietas. Pareizi kustēties, pareizi elpot, pareizi domāt. Kustēties vingrinājumi, kustības, plus vēl noteikti aktīva zona pašmasāža. Es tiešām saku aktīvu zonu, nevis punktu, akupunktūras punktu, jo akupunktūra ir varīgs punkts, kur drīkst durt adatu, un viņš ir maziņš, savādāk var trāpīt nervā vai asinpādā. Bet aktīva zona, mēs arī to saucam par punktiem, tā ir vieglāk. Bet aktīva zona ir lielāka nekā šis maziņš punktiņš. Tāpēc cilvēks var viņu droši masēt. Kustēties arī vajag. Un nav jābaidās no tā, ka kustības sākuma būs nepareizas. Tad vienmēr mēs gatavojam mācību materiālu. Agrāk es to filmēju un taisīju video, bet tagad es to vairs nedaru, tāpēc, ka mēs, pateicoties tehniskam progresam, katram tagad ir telefons ar video kameru. Cilvēks pats filmē, ieraksta to, ko es demonstrēju. Speciāli pats statīvs stāv kabinetā, lai var ielikt telefonu un ierakstīt. Un tas būs personīgi tev sagatavotais video. Un kurus punktus mēs filmējam un skatāmies, rekord tur punkts, bet šeit ir dzimumzīmīte, piemēram, šeit nav, bet te pie šitas dzimumzīmītes var māsēt, citam varbūt nemaz nav. Viņam konkrēti ir. Vīram uz muguras filmējam, lai sieva redz, kur viņam masēt. Sievai arī, kur vīrs. Uz to pašu telefonu. Saku, mācību materiāls 100% individuāli. Tas prasa bišķiņu laika, bet pavisam nedaudz, jo es paralēli gan strādāju, gan filmēju. Es paralēli demonstrēju kustības, un tas tiek filmēts. Igor, vēl ir viens jautājums no klausītāja, lai nepalaistu garām. Kā ciguns var palīdzēt posttraumatiskā stresa gadījumā? Ciguns, piemēram, vispirms veicina to līdzsvaru starp labu kreisu puslodi, starp emocijām un prātu, un veģetatīva nervu sistēma nomierina līdzsvaru, un tad uzreiz ir vieglāk dzīvot. Un tālāk skatāmies individuāli. Ir arī speciāli punkti, ar kuriem strādājot, mēs varam tas parādības neutralizēt vai samazināt tā tālāk. Ir tādas interesantas arī kustības, kā piemēram rokas mākoņi. Šeit es nevaru tagad parādīt, bet ja jūs iesiet manā YouTube kanālā, Igors Kudrjavs, tur ir. Tādā veidā mēs arī darām, un pie tam diezgan ātri tas viss notiek. Protams, individuāli, bet es teikšu tā, ka jau pēc pirmas procedūras efekts jau ir jūtams. Tālāk viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Kā viņš sadarbosies? Kā viņš sadarbosies ne jau ar mani, bet ar savu ķermeni. Jā. Es saprotu tā arī, Igor, ka jūs strādājat, tā varētu teikt, pasniedzat Stradiņu universitātē, tur ir ciguna nodaļa, kā mēs to pareizi formulēt? Tur ir kurs, ciguna kurs, tālāk izglītības nodaļā. Medicīnas ciguna kurs. Tur tiek apgūts ciguns tādā akademiskā līmenī, un beidzot šo kursu,
tad šie cilvēki var strādāt kā instruktori vai kaut kā savādāk tur ir tā sistēma? Var strādāt tur. Ja tie ir ārsti, jo ārstu biedrība izsniedz certifikātus pēc mūsu asociācijas iesnieguma, protams. Tātad pēc šī kursa parasti mēs veicam tādu certifikācijas eksāmenu ārstiem, un ārsti var certificēties ārstniecības ķigonā. Neārsti pagaidām nav mums saskaņots, tur izrādās, ka diezgan sarežģīti, lai citas ārstniecības personas, fizioterapeiti, ergoterapeiti un citi, varētu arī medicīnas ķigonu praktizēt, kā medicīnas. Pagaidām es saku, mēs tas formalitātes jau tagad sākam sakārtot, bet es ceru, ka nepaies ne pusgads, ka viss būs kārtībā. Tie papīri ir lēni kustās visam instancēm. Bet ciguna instruktoru, tā ir ciguna, kas, kā tautā sākas, tas ir parastais ciguns. Ne ārstnieciskais, ne medicīniskais, bet vienkārši atveseļošanas. Ciguna instruktoru certifikātu pēc šī kursa arī var dabūt, pēc tāda neliela arī tur eksāmena saruna tā tālāk. Respektīvi, viņš ir tiesīgs šo stāstīt un rādīt citiem cilvēkiem, ja? Jā, tāpēc, kā ciguna instruktors, tā jau ir profesija klasifikatorā. Mēs to arī dabūjām. Tikai 2 gadus sarakstījām. Cik ir beiguši? Ir kaut kāda statistika par šiem 2 gadiem? Cik instruktori? Beiguši šo RSU kursu? Jā. Godīgi sakot, statistika droši vien ir, bet es no galvas nezinu. Bet var teikt tā, ka apmēram 15-20 cilvēki katru gadu. Iepriekšējā gadā bija 13, bet pirms tam bija, 20, apmēram 15 gadā. Un 7 gadi jau bija. Cik tur sanāk? 7? Viņi vairāk kā 100. Bet tas nenozīmē, ka viņi visi būs instruktori un tā tālāk. Piemēram, ārstam, varbūt arī jūsu kolēģiem un jums, viņi uzskata, ka viņam nevajag nekādu certifikātu, viņš vienkārši ciguna elementus izmanto savā darbā. Tā kā psihoterapeits, piemēram, viņš saka, pie manis atnāk uzmudinās pacients, es viņam pamasēju punktu, viņš nomet. Un tālāk mēs veicam psihoterapiju. Jā. Tādā veidā. Tāpēc, tie 105 laikam sanāk vidējais gadījums. Nezinu, vai tas ir daudz par 7 gadiem, bet grupas nav lielas, tāpēc, ka lielā grupā nevar kvalitatīvi to visu. Jā. Tad jautājums tāds, noteikti cilvēkiem būtu, kurus ieinteresē šī metodika, vai cigunu praktizēt, es iešu tagad uz grupu nodarbībām, ir dārgi grupām. Cik tagad ir tāda standarta maksa par nodarbību grupā? Tas atkarīgs no vairākiem faktoriem. Daži to organizē vienkārši, lai tauta var nākt, tad tauta var nākt, tas apmēram 10 eiro viena nodarbība. Bet, ja to bišķiņ, kā saka, pievienot kaut kādu skaistu atmosfēru un tā tālāk, kaut kāda īpatnē vieta, tas varbūt dārgāk, bet es pat nezinu precīzi, cik. Jo labais instruktorus gatavoja. Pensionāram, teiksim, ja viņš vēlās, lai tas tomēr tā naudiņa tā jāskaito. Bet varbūt arī, 10 arī nav minimālais. Ir arī, cik es zinu, ir arī mazāk, bet tas ir vienkārši jārunā ar katru instruktoru atsevišķi, jo galu galā tie instruktori pārsvarā mums ir individuāli darbu veicēji, pašnodarbinātas personas. Tad tas cilvēks pats var noteikt to cenu un norēķinu veidu un tā tālāk. Kā cilvēks var atrast šos instruktorus? Viņam jābūt sociāli aktīvi un sociālos tīklos ir informācija kāda vai, kā atrast instruktoru, kas ir beidzis tieši šo te kursu, ka tu zini, ka viņš tomēr
zina to, ko dara. Šo kursu ir beigušas ārstniecības personas, bet ciguna instruktoram nav obligāti jābūt ārstniecības personai, jo mēs gatavojam arī instruktorus, kuri nav ārstniecības personas, bet kuri mācījās veselu gadu tik tāpat, un kuriem arī ir tas visas tiesības nodarbības vadīt, tikai bez dzīvnieciskas aspekta. Tas ir ar Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas certifikātu. Un kur griezties parasti, manā Facebookā vienmēr ir informācija. Man kādreiz bija mājaslapā par visiem mūsu instruktoriem, bet tagad, godīgi sakot, kāpēc nav, tāpēc, ka tur diezgan bieži mainās. Var uzrakstīt man uz to pašu Facebooku personīgi par vietu, kur jūs esat. Kur jūs dzīvojat, tad es jums pateikšu, kurš no mūsējiem tur strādā. Bet es laikam, labi, man jāapsolē, es apsolīju, ka es sakārtošu to sarakstu, un mana mājaslapa būs kas ir visā Latvijā, un ne tikai Latvijā. Ir divi, kas strādā Īrijā, piemēram. Tad, ja jūs dzīvojat Belfastā, Ziemeļīrijā, tad tur ir viens instrukts, viņš strādā. Mums daudziem. Mēs tuvojamies tādam nobeigumam intervijas, un man jau gribētos, mums ir tā tradīcija, ka katrs, kas piedalās, beigās parāda, nodemonstrē kādu paņēmienu, tehniku, varbūt iespēju robežās, cik tas ekrāniņš mums tur ļauj, ko varētu cilvēki, varbūt to pašu prātu nomierināt, uzlabot miegu, ko viņš varētu praktizēt sev mājās, varbūt ko varētu no tā pastāstīt. Jā, es varu gan pastāstīt, gan parādīt, es tagad skatos. Tad diezgan ierobežot mums tā telpa ir. Nē, tas nekas, man vienkārši jūs lasiet manas grāmatas, tad jūs tur lasiet par saulīti. Katram sirdī ir saulīte, ir tā daļiņa, kuru radītais ir ielicis mūsos. Tāpēc mums katram no caur sirdī ir saikne ar augstāko. Un tāpēc, ja mēs gribam nomierināties, mēs vispirms pamazām varam pievērst uzmanību sirdī, uzsmaidītāji un paelpot, ieelpā un izā. Slēju. Ieelpa uz vēdru, vēders piepūšās. Zem nabas aiziet jūsu doma, jūsu uzmanība un izelpā visa uzmanība iet atpakaļ. Gaiss caur muti un uzmanība atgriežas galvā. Vai arī paliek tur. Mēs ieelpojam, uzmanība daļēji aizgāja. Mēs izpūšam gaisu. Gaiss iet caur muti ārā. Bet uzmanība paliek. Vēl daļa uzmanības uz ieelpas aiziet uz vēderu. Un tur arī paliek. Gaisu izpūšam. Ieelpojam vēl un vēl daļa domu, uzmanības un tā tālāk aiziet uz vēderu un tālāk. Un tad mēs pamazam elpojam, kamēr visa uzmanība, kamēr visa galva mums pārvietojas uz vēdru. Galva ir vēderā. Ar visam ausīm, deguna, lūpām. Galva ir tur. Šeit tukšums. Tur viss
Ja jūs iemācīsieties galvu vēderā, tas video ir mana YouTube kanāla. Pilnīgi bezmaksas. Galva vēderā, kad iemācīsieties, tad ļoti labi var aiziet, pārslēgt uzmanību uz turieni un viss. Miers un harmonija. Miers un harmonija. Un pabūt tur tajā vēderā kādu laiku. Pēc tam, kad gribēsiet atpakaļ, tad 3 dziļas ieelpas no vēdera uz galvu aktivizēt domāšanas procesus, un tad mēs atgriežamies atpakaļ. Un pamasēt punktu Hegu pret pulksteni. Hegu starp rādītāju pirkstu. Šito. Un te, tad vieglāk atrast. Te ir tāda krunciņa veidojas, krunciņas galiņš. Mēs viņu pievienojam piespiedam pie šita kaula, un tad būs jūtams. Bet tikai uzmanīgi. Grūtniecēm šito stimulēt nevajag. Bet masēt pret pulksteni, domājot, ka īpatnīca ir tepat uz pirksta. Uz ādas tīparnīca, masējam pret sauli. Ar īkšķi, ar kaķi ķepiņu, ar pelnasteni. Hegu uz vienas rokas un uz otras. Un ja jums pēc tam vēl sanāk, tad varat uz kājas atrast tādu pašu punktu, uz pēdas starp pirmo un otru pirkstu, un es tagad nedemonstrēšu, jo tehniski tas būs sarežģīti. Starp pirmo un otru pēdas pirkstu. Vispirms rokas. Un tam kājas uzsvēsā. Ļoti labs. Masējiet, kamēr punkts kļūst siltāks. 1, 2, 3, 4. Tie punkti interesanti darbojas, ja viņas stimulēt, tad masēt ātri šitāda veidā ar spēku, tad tie dod enerģiju. Un tad mēs sākam masējam pēdas, pēc tam rokas. Un tad uz priekšu, jā, mēs gribam. Miera mums trūkst, bet mums arī spēka trūkst, godīgi sakot. Enerģijas mums arī nav. Ir tikai bieži ir agresivitāte un niknums. Īstas enerģija tas radošas maz jāizstrādā. Tur gan ciguns man palīdz. Sasniegt mērķi, saglabāt savu līdzsvaru, neļaut sevi manipulēt. Un trenēt intuīciju. Manā pēdējā grāmatas skolotājs, jūs varbūt viņu redzējāt vai lasījāt. Skolotājs krieviski učiteļ. Tur par to intuīciju daudz kas ir rakstīts. Nu, lūk, pamasējām. Nu, tā lūk. Jā. Ceru, ka būs labi. Un saulīti mēs. To jūs arī varat gan YouTube paskatīties, gan visu. Un visi, kas vēlās, lūdzu. Saulīti vai nāk jums. Tie, kas zina, mēs jau praktisējam. Jā, paldies, Igor, jā. Paldies jautājums, kur jūs atrast, ja cilvēki grib tieši kādu ārstniecisku konsultāciju vai tieši pie jums vērsties? Kabinets man ir jūras medicīnas. Kur jūs var satikt Rīgā vai kādā citā? Kabinets man ir jūras medicīnas centrā, Patversmes iela 29, kabinets 219. Bet tur jāsarakstas, jāsazvanās, ja es tur neesmu pilnīgi absolūti. Respektīvi, kontaktus var atrast? Kontaktus var atrast manā mājaslapā, jā. Mājaslapā labsajūta.lv. Vienkārši ierakstiet Igora Kudrjavceva skola, ieguglējiet, un tad atversies mana mājaslapa, tur ir koordināti, tur ir e-pasts, tur ir telefons. Sazvanīties, mēs parasti sazvanāmies, nozīmējam, atrodam dienu un laiku. Visu tiekamies. Siltajā laikā mēs strādājam arī Jūrmalā kāpās, bet tagad gan nē. Ziemmalē. Nu, tagad augsts, jā. Vienkārši vingrojam, saka, mans kabinets ir pie jūras. Jā. Bet tad ir siltajā laikā.
Labi. Lasiet manas grāmatas. Lasiet grāmatas, jā. Es domāju, jā, tur noteikti var ieiet Igoram Kudrjavcevam Facebook mājaslapā, tur paskatīties, tur ir literatūra. Facebookā var paskatīties, jā, tur arī tas ir. Var paskatīties YouTube. Parakstamies uz Mantūbas kanālu, ja jums tas bija interesanti. Paldies tiem, kas jau ir parakstījušies. Un paldies, Igor, tiešām bija ļoti interesanti. Es ceru, ka tas noderēs ne tikai tā ausīm, bet arī mūsu ķermenim, ka mēs kaut ko praktizēsim, kaut ko paņemsim, varbūt ne visu, bet tas, kas mums ir vajadzīgs un aktuāls no Ciguna. Un iespējams kaut kad jau mēs vēlreiz tiksimies, parunāsim par veselību. Es labprāt lūdzu. Paldies. Jā, draugi, parakstieties Vadīma Puhārta kanālā. Tiešām kanāls ļoti labs, profesionāls, tāpēc es piekrītu tev uzstāties. Un es saprotu, ka tur būs arvien vairāk jaunu, skaistu, labu, derīgu materiālu. Jā, tāds mērķis arī ir, jā. Nu, brīnišķīgi, jums ļoti labi sanāk. Paldies. Paldies. Paldies, Igor. Lai visiem jauka diena. Laimīgi. Tā. Tā.